Apmēram šādu noskaņu Daugavas krastos varēja izbaudīt ziemeļbriežu mednieki, kur pirms vairāk nekā 10 000 gadu ieceļoja no ledājiem brīvajās teritorijās. Latvijas teritorija beidza pārklāt ledājus, viņš kusa, arvien vairāk virzījās uz ziemeļiem un atklājās šīs teritorijas brīvās, kurās pamazām radās augu valsts, parādījās tādi pirmie medījamie dzīvnieki, ziemeļbrieži, un attiecīgi tad viņiem arī sekoja mednieki. Medīšanai bija vajadzīgs būts, un apmetnē lietu noderēja arī citi darba rīki, kas tolaik tika veidot no krama. Izstādē ziemeļbriežu mednieki Daugavas krastos apskatāms Salaspils apkaimē atrastie krama darba rīki, bet nemaz nav tik neiespējami arī mūsdienās iemēģināt rokas seno darba rīku gatavošanā. Vēsturnieks Artūrs Tomsons dažu minūšu laikā uzbūr seno darbnīcu, un visu acu priekšā no liela krama gabala tiek atšķelta pirmā šķemba. Mēs varbūt mazliet skatāmies pārāk no tā mūsdienu civilizētā cilvēka varbūt viedokļi pārāk daudz. Un tā saikne ar to dabu un pirmreizīgumu nedaudz pazaudēt tādā ziņā. Šiem akmens laikmetu ļaudīm tādi jautājumi vispār, manuprāt, nebija. Ja? Tas viss notika dabīgi. Pirmais krama darba rīks esot meistarots krietni ilgāk, bet, kad roka ietrenēta, būts uzgals topienu dažu minūšu laikā. Arī pats kādreiz mēģinājis, esmu spēlējot indiāņus, veidot visādus bultu uzgaļus un šķēpu uzgaļus, un gribēju redzēt, kā to dara īstenībā, jo man bija jautājumi, cik ilgi tas tiek darīts, kā tas tiek darīts, un bērniem arī, man liekas, interesanti. Man patika parāda to visu. Un tev ir interesanti, kā tur senāk tie darba rīki tapuši tik senos laikos? Jā. Mūsdienās izgatavotais būts uzgals turpmāk papildinās Ogres vēstures muzeja krājums, bet ar dzīvi seno laiku apmetnēs ik viens varēs iepazīties vēl mēnesi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.